Nu tā, tu saņemies kaut ko izdarīt. Un tam, ko tu dari, tev ir gaidāms rezultāts. Varbūt tu neesi kādu laiku varēsi saņemties to izdarīt, varbūt tu zināji, ka nav īstais laiks pienācis. Varbūt arī tie cilvēki, kas meditē un ir plūst no dievišķajā, ir tas brīdis no plūsmas, tagad man šitas ir jādara un es to daru, un tam ir pilnīgi cits rezultāts. Jūs piesakaties kaut kur un saņemat atteikumu, jūs saņemat pilnīgi kaut ko pat sagraujoši citreiz, vai tas rezultāts, ko jūs saņemat, sāpina. Un nav tāds, kāds bija domāts, vai arī kāds pēc loģikas būtu. Un tad ir vairāki tie varianti, kas mums ienāk prātā, ko darīt. Es šitādas muļķības nekad vairs nedarīšu, kāpēc es to izdarīju. Tā intuīcija plūsmai vispār nevar uzticēties un visu, un stop. Un pats trakākais, ko cilvēks izdara, viņš atkāpjās un viņš pārstāja turpināt un mēģināt. Viss. Ar to arī pārvelk strīpu pāri, un ja jūs manifestējat vai gribat radīt savā dzīvē to, ko jūs vēlaties, šitā jūs sev atmetat atpakaļ, pasakot nē, ja nedabūju to rezultātu, ko gribēja, atkāpjoties tajā brīdī, lai arī kādas tur domas un idejas ienāktu prātā, tā ir sevis atstumšana atpakaļ un tā kā pārvilkt pāri strīpu tam izaugsmes procesam. Jo patiesībā mēs nezinām tos iemeslus, kāpēc mums tas bija jādara, un iespējams, ka tieši tas atteikums, tieši tas sauktais negatīvais rezultāts bija tas rezultāts, kas bija vajadzīgs, lai tu solīti pietuvotos tam, ko tu patiešām vēlies. Ja? Tas bija tas, kas bija vajadzīgs, lai tu izaugtu līdz tam foršajam rezultātam, kādu tu esi iecerējis un kāds bija gaidīts ar to darbību. Ja? Tas, kas ir jāskatās šajā brīdī, ir jāskatās tā, kā es varu augt, kā man šī situācija ir palīdzējusi augt un kā viņa man palīdz pietuvoties tam, ko es vēlos. Ja, varbūt ir citas labākas durvis, ļoti bieži šī gadījumā es runāju par to, ka tad, kad mēs saņemam atteikumu, tad, kad mēs saņemam negatīvu rezultātu kaut kam, mums tajā brīdī paceļās ļoti daudz iekšējo paternu un bērnības sarakstīto negatīvo programmu. Tas, kas mums ir jāizstrādā. Un patiesībā tad ir vienkārši jāizstrādā tās lietas, lai saņemtu jā. Un atceries, ka aiz katrs nē ir solīts tuvāk jā. Ja, tad katrs negatīvs rezultāts ir solīts tuvāk pozitīvam rezultātam. Galvenais turpini darboties un skaties, kas tev sevī ir jāizstrādā, lai tu pietuvotos pie tā, ko tu vēlies. Nav negatīvu vai sliktu rezultātu. Un nav tā, ka darbībai nav bijusi jēga. Darbībai vienmēr ir bijusi jēga. Vienkārši viņa ir savādāka, kā bija iecerēts. Ja? Un kas ir vēl ļoti svarīgs tajā visā? Pieņemt to, ka man sāp, pieņemt to, ka es pārdzīvoju par to, jā, man tas ir nepatīkami, mēs neesam kaut kādi tur super human, ja, super cilvēki, ja mēs esam normāli cilvēki un mums visiem ir sajūtas un emocijas. Ok, es to pieņemu, bet es neļaujos šīm sajūtām, es neļauju viņām mani novirzīt no iecerētā kursa. Ja, iedrošina tev turpināt darīt un priecāties un būt pateicīgai pār jebkuru rezultātu, jo jebkurš rezultāts ir rezultāts, pat ja viņš ir savādāks, kā tu iedomājies. Un tieši tas rezultāts ir saskaņā ar dievišķo plūsmu un tavs dvēseles izaugsmi. Un noteikti solīts tuvāk kārotē, ja vien tu turpini ceļu. Paldies, atā!